Cienītie kolēģi, kas ir nepilsonis? Nepilsonis ir okupācijas seku radīts produkts. Tas ir pārējošs, īslaicīgs. Nepilsoņu skaits lēnām un nemitīgi sarūk. Lūk, pie tām viņiem visiem ir dot iespēju godīgi naturalizēties, bet ne visi no viņiem godīgi grib naturalizēties. Pagaidām viņi ir instruments politikāņu rokās, kur visu laiku viņi kustinās tad, kad viņiem ienāks prātā. Zināms skaits nepilsoņi saka, ka viņi būtu pilsoņi, bet viņiem gribas atvieglojumus naturalizācijas procesā. Un tad man jāprasa dažiem nepilsoņiem, kā viņi uzvedās. Viens uzvedās līdzīgi tā, kā Pliners reizēm uzvedās. Viens domā, ka šeit ir PSRS. Cits atkal domā, ka te ir Krievija. Kā Dobelis, neviens no viņiem nedomā, diemžēl. Viens otrs domā, ka te būs Krievija tuvākā vai tālākā laikā. Nodzīvo 50 gadus Latvijā un valodu neprot. Un grib, lai viņi tagad atviegloti uz rociņām naturalizē. Ko viņš darīs, neprasdams valodu un būdams pilsonis? Tagad jautājums tālāk. Ko šādi mākslīgi veidoti Eiropas kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusu ieguvušie, ko viņi pārstāvēs Eiropā? Par ko viņi tur runās? Tie būs vienotās un nedalāmās valsts pārstāvji. Pie tam tur tomēr krievu valodā parasti nerunā. Daži ir iemācījušies. Līdz ar to tas priekšlikums kā tāds jau ir principā absurds. Es saprotu, ka regulāri tojoties nākamam gadam būs atkal un atkal runa par nepilsoņiem. Labsirdīgais romāns Apsītis, gribēdams nomierināt sabiedrību, pateica dažus jaukus teikumus. Un šī sakarībā uzreiz paskatieties, kas par lērumu priekšlikumu parādījās. Agrāk viņi tā šāva pa vienam. Vienā nozarē, otrā, ir vesels bars. Un pa katru priekšlikumu ir sagatavots runas. Nāciet arī par šito parunājiet. Ko tāds nepilsonis darīs Eiropas kopienā? Un ko viņš vispār, ar ko viņš tur grib nodarboties? Līdz ar to nav nekāda pamata, ne mazākā pamata kaut kādu statusu piešķirt tiem, kuru rīcība ir neprognozējama. Daži no viņiem vienos svētkos atgādinās par lieliskajām uzvarām dažādos karos, daži no viņiem citos. Ar vienvārdu sakot, ko var darīt? Viņu skaits sarūk, lēnām un mierīgi šis jautājums pazudīs no dienas kārtības. Ar katru nākamo Saimu arvien mazāk runās par šo jautājumu.